Dārgā draudze, mīļi, jo mīļi sveicu mūsu draudzes svētku noslēgumā. Un šodien iepriekš mēs esam baudījuši citu mākslinieku skanējumu, bet šodien mēs būsim kopā ar mūsu draudzes locekļiem un izbaudīsim skaisto svētku mirkli kopā ar viņiem, ko viņi mums ir sagatavojuši. Mēs visi zinām, ka mūsu priesteris ir arī dzējnieks, un viņam ir iznākušas vairākas grāmatiņas, un viena no tām ir Vīna pagrabā. Dzēja nemaz nav tik vienkārši saprotama, bet ir daudzi dzējoļi, kuri mani tā uzrunāja, ka liekas, ka manas domas un manas vēlmes šeit ir ieliktas. Un viens no tiem ir dzējolis Zāle un vecā papele. Es varbūt negribētu būt tieši vecā papele, bet es gribētu būt tāds kociņš, kaut arī neliels, bet tāds stalts un tik spēcīgs, lai es nedrebētu kā apšu lapa. Paklausīsimies. Zāles stiebri pagalmā sarunājās, kā tirgotāji izpārdošanas maigajā vējā. Grieza galvas un klanījās, skatījās pa labi un pa kreisi. Kad atnāca pārvaldīšanas vējš, neviens no tiem nediskutēja. Visi paklausīgi, galva pie galvas, godināja neredzamo valdnieku, klanoties līdz pat pašai zemē. Blakus tiem milzīga
Lapegale, kas saglabā mieru tirgus dienā. Ļauj laust dažus zarus kara laikā, bet nenogurstoši pilda misiju. Tās saknes izrok cilvēkus no zemes un zaru nestuvēs nes viņus līdz debesīm. Vai esi samierinājies ar to, ka tavas domas ir līdzīgas zālē, kas rītā zied, bet vakarā kalst, un šodien ir, bet rīt krāsnī degs? Vai izlasot Ezehiela grāmatu noticēsi, ka šo pagalma zāli var ietīt pravietojumos un tā pārveidosies Lapegalē? Tas ir viens, bet es gribētu vēl 2 dzīvlišus. Labi, došu vārdu meitenei, bet es vēl. Pirmā dziesma būs, vai mēs sanāksim pie upes. Pirmā dziesma būs, vai mēs sanāksim pie upes, kur eņģeļi mēdz staigāt. Vai mēs sanāksim pie upes, tur, kur eņģeļi mēdz staigāt, tur, kur kristāla dzīvā straume garām Dieva tronim plūst. Ja mēs sanāksim pie upes, pie brīnišķīgās upes, sanāksim ar svētajiem pie upes, gar valdnieka troni, kas plūst. Tur šīs skaistās upes malā, tur, kur viļņu sudrabs laistās, staigāt varēsim un pielūgt savu kungu mūžīgi. Jo mēs sanāksim pie upes, pie brīnišķīgās upes, sanāksim ar svētajiem pie upes, gar valdnieka troni, kas plūst. Drīz mēs nonāksim pie upes, drīz šis ceļojums beigsies, Dieva miers kā skaistā dziesma mūsu sirdīs atveldzēs. Ja mēs sanāksim pie upes, pie brīnišķīgās upes, sanāksim ar svētajiem pie upes, gar valdnieka troni, kas plūst. Otrā dziesma būs Tevī, kungs, dvēseli mieru man rot. Tevī, kungs, dvēseli mieru man rot, tu esi patvērums stiprums mans kungs, mierini bailes pie sirds savas kļauj, tikai pie tevis viss ļaunums var zust, tevī lai
manā prieku sev rok. Tu esi dziesma, kas dvēseles kong. Asaras nožāvē tavs siltais glāsts. Tikai pie tevis man bēdas varim. Tevi lai dvēsele mai vietu ņem. Dzīvei tu manai, kungs, nozīmī dod. Mīlu pie tevis tā piesaistīt spēj. Tevi viens skumjas var izgaist mans kungs. Nu, tad es vēl. Šajā grāmatiņā ir ļoti daudz labu domu. Bet es izvēlējos dzejoli norunāt dvēseļu korektūra. Kāpēc? Man droši vien tāpat kā jums liekas, ka mūsu sabiedrība ir slima, tas, kas notiek Izrēlā, Ukrainā un arī mūsu valdībā un arī mūsu pilsētā varbūt. Un es ceru, ka izveseļosimies. Priesteris to ir sarakstījis Ogrē 2. maijā 2024. gadā. Es īsti nezinu, ko priesteris ir domājis, bet es izjūtu varbūt pa savam. Paklausieties. Manu un tavu durvju priekšā stāv slimi burtiņi rindā. Dažiem ir salauztas kājiņas, dažiem uzpampis vēders, citi raud, kāds norāva jumtu, citi ir depresijā, jo viņus aizmirsa. Tāpēc vārdu republikas neatrod kopīgu valodu un bezjēdzīgi karo, meklējot jēdzienu jēgu. Cerams, ka visi tiks pieņemti, kamēr saulē nebeigsies tinte un atkal priecīgi dejos evaņģēlija pļavās. Tomēr uztraukums ir par tiem, kas baidās ārstam atklāt vainu. Viņi turpina slēpties apokrifos, jo negrib sastapties ar diagnozi. Bažas bieži izraisa vēl citi, kas pārģērbjas par svešiniekiem, staigā, uzvilkuši dīvainas skrandas vai mēģina izbalināt sirds krāsu. Lai uzgaidāmās telpas un ārstu kabineti kļūst par ugunspilnām augšistabām, kurās tiks pilnīgi iznīcināta Bābeles sērga. Un lai visa pasaule nespēja aptvert grāmatas, kuras vēl tiks izdotas pēc burtiņu izārstēšanas. Man vēl ir viens dzejolītis tagad, labi. Nākošā dziesma būs Mana dvēsele skumst un ilgojas. Tad ar šo dziesmu gribam parādīt, ka mūsdienās ir cilvēki, kas ir varbūt nelaimīgi vai slimi, un viņi varbūt nesaprot, ka jāgriežas pie Dieva. Ir tātad vārdos ieklausīsieties, un tad sapratīsiet. Mana dvēsele skumst un ilgojas pēc tevis, kungs, mans Dievs. Tevi vienā es visus savus sapņus atrast varu, kungs. Tikai tu esi viss mans spēks, pie tevis vien mana sirds augst būt. Tevi vien
sapņus atrast varu, kungs. Tu man dārgāks par zeltu, esi, kungs, tu piepildīt mūs spēj. Tikai tu īstu prieku dāvāt vari, mīļais pestītāj. Tikai tu esi viss mans spēks, pie tevis vien mana sirds augst būt. Tevi vienā es visus savus sapņus atrast varu, kungs. Tu par brāli un draugu ļauj man sevi saukt, kaut esi Dievs. Tevi vairāk par visu pasaulē es mīlēt vēlos, kungs. Tikai tu esi viss mans spēks, pie tevis vien mana sirds augst būt. Tevi vienā es visus savus sapņus atrast varu, kungs. Un mūsu pēdējā dziesma, ko veltīsim, kad Dievs mani mīl, ka mūs visus Dievs mīl, neskatoties, kādi mēs esam. Dievs mani mīl, man mīla mūžīgo dod. Dievs dzīvot sirdī man nāk, jo viņš mani mīl. Dievs mani glāb, par mani roku viņš tur, kaut vētras plosās un draud mani izglābs Dievs. Pie manis atnāk maize vīnā mans kungs, viņš nes man dzīvību savu no mūžības. Dievs mani mīl, viņš vienmēr uzticīgs būs, kā bērns es dzīvošu mīlāko dāvā Dievs, lai mūsu prieks vien Dievam upurēts tiek, tad mūsu ciešanas dziesmā šis projām ņems. Lamies! Nu jā, pasauli glābs mīlestība, protams, bet dzīvojam mēs materiālajā pasaulē un krājam mantas lielākoties tās, kuras kodas var apēst un sabojāt. Priesteris mums ir uzrakstījis dzejoli, ļoti īss, bet ar dziļu jēgu un dziļu domu, mirkļa un mūžības ceļojums. Viņš to ir rakstījis, vai te nav uzrakstīts, kad viņš to ir rakstījis? Gulbenē, 2021. gadā. Kad cilvēks dodas ceļā, gatavo mugursomu, kurā iespiest savu pasauli. Kad Dievs devās ceļā, gatavoja maizi konsekrācijai, kurā ielika tikai mīlestību.
Bet kad atnāks tavs laiks, lai ceļotu pēdējo reizi, kam tev būs vieta? Ko tu ņemsi? Cerams, ka mīl. Protams, ka prieks ir arī par mūsu jaukajām meitenēm, kuras uzdrošinājās tomēr arī parādīties mūsu draudzes priekšā, ne tikai otrā stāvā. Ja kāds nezina, Vija rādies. Nāc priekšplānā. Anita. Un, protams, viņu dvēsele Natālija, kura parasti viņas uzrunā un saka, meitenes, nāksim uz mēģinājumu, mums nav laika. Meitenes nākat uz mēģinājumu, bet acīm redzot, sadūšojās, atrada laiku un atnāca. Par to jums liels paldies. Un vitamīnu.
Paldies! Paldies, draugi, paldies. Un, protams, ka man ir liels prieks, ka Dija man nekad neatsaka. Nav tās dienas, nav tās reizes, nav tās stundas, un es arī ceru, ka arī turpmāk mums būs tikpat laba sadarbība, un tu būsi mūsu baznīcā bieza viešņa, lai mēs varētu visi kopā priecāties. Par to tev paldies, Vina. Paldies. Es neesmu šeit bijusi, bet es skatos, nekas nav mainījies. Jūs visi tikpat skaisti kā bijuši. Un Valentīnai mēs kādreiz daudzus gadus atpakaļ strādājām vienā kabinetā veselu gadu. Viņa man bija ļoti laba darba audzinātāja. Nekad neaizlaist cilvēku projām, nezinoši, pastāstīt, kur tālāk iet. Es mēģinu tāpat darīt. Savādāk mēģinu. Paldies. Es nevaru nepakomentēt to, kas notika, tāpēc, ka, domāju, jūs neapzināti sagatavojat arī tādu labu ikonu trīsvienības svētkiem. Jo viņa pūtā, tā kā svētais gars, viņš ir vējš, vai ne? Svētais gars pūtā, lai vārds, tas ir Jēzus, iemiesotos un lai taptu trīsvienības dziesma. Tā kā man šķiet, jūs devat tādu skaistu trīskārtīgo kvalitāti. Liels paldies par to. Bet pie pašas Rutas man nāca prātā, mēs arī vakar ar Rolandu pieaugušo katehēzi runājam, ka dažreiz jaunieši ir kārdināti būt it kā tādi vareni ar cigareti, piemēram, alu rokās. Bet jaunieti, kur ar saksofonu rokā, tur no to skaistu svētku noskaņu un kalpo draudzei, zelta gabals. Paldies par to. Pie mūsu korā, kā jūs dzirdējat, es ļoti priecājos par no toreiz, kad bija Madonas koris, bet man šķiet arī vienbalsīgi, tā kā jūs dziedājat šodien, parādā kāds darbs tur salikts, vai ne? Māsa ansamblītis, bet ļoti skaisti. Un vēl viena lieta pie jums, pie Natālijas, Anitas un Vijas, redzams, ka ir draudzes svētki, acīm. Tas ir punkts, kurš arī manai sirdī, kā jūs zināt, ir svarīgs, ka viņas neatnāca kādos darba dienā džinsos, tikai redzams. Tas ir svētku meitenes, kā daži teikt, vai ne? Ļoti skaisti. Un arī par Viju tas prieks, domāju, izlasījām no tā, kā toreiz jūs, kad lasījāt dzējuļus, un šodien, ja, ka tas prieks būt ar vārdu un rakt dziļāk. Man šķiet arī pie jums tāda ikona, vismaz to redzu, tā kā man šķiet jūsu kalpošanā, ja mēs viņu mēģinātu salīdzināt ar Madonu savādākā. Bet man ļoti patika, un noslēgšu ar to vēlreiz, jūs zināt manu refrenu, ka to daram mēs. Ka nevajag obligāti saukt no Rīgas vai no kurienes, tā kā liels paldies par to. Šķiet, ka tagad drusciņi stiprinājums pie galda, ja? Vajadzīgs, tā kā aicinām stiprināties, tur ļoti skaisti sagatavots. Droši visi, kuri vēlas, aicinām. Ļoti skaisti.